Labdien! Tule Mula TV pirmajā raidījumā. Šodien studijā esam Rudolfs, Andrejs un, protams, Toms. Un mēs šodien jums vēlamies prezentēt Tule Mula TV. Un Andrejs pastāstīs, kā radās Tule Mula TV. Un kā pats blogs radās. Sakne, protams, tam visam ir blogs. To izdomāja, tas sanāca kaut kā kopā, esot Igaunijā. Un tā ir tur iesāk rakstīt, kas notiek Valmieras dzīvē, kas mums rotē riņķī. Un Tule Mula TV ir šī bloga video formāts. Un mēs grasīsimies rādīt jums dažādas raidījumus, kas kuram tuvāks, kuram varētu Rudolfs pastāstīt. Jā. Un būs dabas kungiem dabas radījums. Kur vadītājs būs Toms. Jā, man palīdzēs Sandis un Edijs. Un vēl ekspedīcijas grupa neliela no Valmieras. Panāc šurp, tuvāk. Labdien! Mēs šodien dosimies ekspedīcijā uz mežu. Labdien! Gaismotājs ir noregulējis mūsu gaismu. Mēs tam Krievijas tundrā tikko pārkāpām robežu, nopirkām kis cigaretes, kontrabandu. Tas tiešām tīģeris. Sveiki! Esam pie koka. Skaties, kāds šeit ir radījis slocījušās. Šodien mēs esam posmā no Vanču tilta līdz Krācēm pie lielākā ūdens. Šis ir skudru pūznis, tur iekšā ir skudras. Viņas pārvākušās varbūt pa ziemiem. Nonākuši pie tūniņām. Skudru vārds, tas varētu būt skudras, ko ir izvēmts ārā. Šeit ir pēdas, mēs sekojam viņām. Nav. Re, kur viņš ir? Dīsimies viņam pakaļ. Vai mēs šodien dosimies ekspedīcijā? Jā, mēs hujārēsim pirmām. Skaties turpmākās epizodes. Un, protams, mums arī būs citi raidījumi, kā piemēram Dieva korespondenti, kur tiks pastāstīts par dažādām ballītēm, scēnām, attiecībām, un sīkāk par to jums pastāstīs Rudolfs ar Andreju. Jā, kā jūs teicu, interesantāk versijas linkajiem, kam vajag tiek lasīt, vienkārši tāpat. Sveiki, Tule Mula TV! Es esmu Andrejs, tas ir Rūds, tā ir Mona, un šis ir raidījums Dieva korespondenti, Tule Mula TV. Tā ir mēs atramies pie Ērika, vakarā mums pastāstīt, Rūda. Veiklo. Sveiki, es jums nedaudz parādīšu, kas te notiekās. Te cilvēki dejo, viss te notiek. Sveiks, Artur! Šeit TV! Kā tev vēl klājas šodien? Sajebis, pat krasnā ballīti apsties, ja? Sabīna nedzer, mums jālabo šā kļūda. Sabīna jādzer. Tad, Artur, kā tev klājas un cik tu esi izdzēris šodien? Es esmu izdzēris šo lūdzējienu, normāli. Kaut kādas saliņas, kaut kādas, un arī šo, jā, šitas arī beidzies, bet man vēl ir bišķi glāzītē. Pacieniešu reku montiņu. Ļoti labi diskotēka. Man patīk. Tad varētu pastāstīt par šo pasauli, kāpēc viņš tāds ir uztaisīts un kas tad notiek? Tad visam organizators ir Ēriks. Viņš teica, nāki pie manas ballīt. Mēs nevaram atteikt. Galu galā mūsu čalis. Mēs spēlējam daudz akmeņu šķērs papīrītes. Mūsu jautājums, kā papīrs var nokaut akmeni? Kā papīrs var nokaut akmeni? Viņš aptīp. Ko aptīp? Tu gribētu nolētē, viņš viņu var aptīp. Vienalga kas, bet papīrs nekam nedara. Meitenes atkailinās un pamazām viss notiek. Tas arī bija viss. Tiekamies nākošajā ballītē. Nevis nākošajā, bet tiekamies šeit pat pēc pāris stundām. Skatamies nākamās. Ka visi būs aizgājuši gulēt. Un būs vēl viens īpašais raidījums.
Tulu-mulu viesis. Aicināsim interesantākās, spilgtākās personības, kas mūsu tēvē arī kaut ko pastāst, lai mums pašiem interesanti tā. Jā, šodien mums pat ir viens viesis, ja mēs aizmirst. Jā, pirmais viesis studijā saucam Osi. Hei, yeah! Un tad labvakar. Labvakar. Nu tad. Kā mūs tev uzrunāt, godātais viesis? Var droši uzrunāt par DJ Maiguru. Tu vari pastāstīt, kā tev nicknames vedās, DJs Maigurs. Kur tādas idejas? Nu tā ideja slēpjās Valets mazajā veikalā, Iki pārtiks veikalā. Tur strādāja viņa pazīstama meiteni, un viņai bija kolēģis Maigurs. Iepazīstot šo vārdu, es sapratu, ka šis nicknames būtu man piemērotākais. Vai tev ir gaidāms kāds albums? Šobrīd par to domāju, bet neesmu atradis īsti piemērot studiju masteringam. Bet iespējams, ka šī pusgada laikā tas notiks. Cik ilgi jau to dari? Šobrīd būs aptuveni pusgads, kopš esmu sācis savu Maiguru karjeru. Kādam stilam tad sev piedēvē vairāk? Es domāju, ka tas varētu būt vairāk ambienti un breakcore. Tā divi ļoti atšķirīgi stili, tu vai varbūt centies ieviest mūzikas lautiņā kaut kādu jaunu niansīti. Jā, man ir ideja tāda, ka skaņas vajag apvienot visādās kombinācijās, lai nav... Tā teikt, rāmjos neturēties, vai ne? Jā, tieši tā. Raidījumam palēnāk pienāk tā kā beigas, laikam ir pienācis tas laiks nedēļas jautājumam, kas arī tāpat ir bišķi saistībā ar mūsu šī vakara viesi Osi. Tad jautājums ir, kādas divas vāciešu hardcore grupas spēlēs Malnē? Tas tā... Iespēja ir dabūt brīvbiļeti uz šo koncertu. Tas arī viss. Centīsimies pēc iespējas ātrāk uztaisīt nākošo raidījumu. Nā, tad vēlreiz jautājums. Kādas divas vāciešu hardcore grupas spēlēs Malnē 4. aprīlī? Divas brīvbiļetes. Atcerieties par biļeti. Atbildes sūtiet uz tulemule. Minka nāk. Bļaļ. Minka nāk, Minka vienmēr laikā nāk, pieglausties māk un dongot sāk, klosti, mor. Tā nav pilna, mēs filmējam, Mifrī polkā no Bivāra. Mifrī tolkā no Bivāra.